Reizniece, Ivans Pivakovs, Inguna Rībena, Dmitrijs Stadionovs, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Aleksandrs Sakovs. Es, Andris Buičs, uzņemoties Saeimas deputāta amatpienākumus Latvijas tautas priekšā, zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Ievērot Latvijas satversmi un likumus. Solvita āboltiņa par 77 pret 19. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu par 10. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēta Solvita āboltiņa. Apsveicu. Paldies! Es apsveicu Solvita āboltiņu, es vēlu veiksmi, izturību un principialitāti un aicinu ieņemt vietu Saeimas prezidijā un turpināt vadīt Latvijas Republikas 10. sasaukuma Saeimas pirmo sēdi. Paldies! Paldies, kolēģi, par uzticību, bet mani 9. Saeimas kolēģi ir uzticējuši arī man pateikt paldies 9. Saeimas priekšsēdētājam par to, ka viņš uzņēmās Saeimas priekšsēdētāja pienākums ļoti grūtā un sarežģītā brīdī, vadīja Saimu ļoti pretrunīgi vērtētā laikā, bet vienmēr centās būt šīs mājas aizstāvis, vienmēr centās, lai mēs justos kā aiz drošas sienas, un tas viņam arī izdevās. Un es zinu, ka viņš būs man blakus, un nekad neliekas savu padomu jums un arī turpinās vadīt dažkārt sēdes. Paldies, Gundar! Jā. Kā zināms, katru dienu, ko mēs nodzīvojam, pēc tam kļūst par vēsturi. Un šobrīd arī Latvijas Republikas 9. Saeima jau ir vēsture. Un attiecīgi par vēsturi kļūst arī 9. Saeimas priekšsēdētājs. Šeit man aiz muguras ir visi Latvijas, neatkarīgās Latvijas likumdevēja priekšsēdētāja portreti. Un šī ir tā reize, kad mēs viņu papildinām ar vēl vienu. Es gribu tiešām pateikt pie reizes paldies Solvitai āboltiņai par to lielisko sadarbību, kas mums ir bijusi šo gadu laikā. Un es esmu absolūti pārliecināts, ka tas, ko mēs kopā esam iesākuši, tiks ļoti veiksmīgi turpināts. Un katrā ziņā Latvijas parlaments šobrīd ir drošās rokās. Jā, es savukārt gribu teikt, ka tās, manuprāt, ir savas tradīcijas mēs veidojam paši, un arī šādu svinīgu portretu pakāšanu piedaloties gan iepriekšējās Saeimas priekšsēdētājiem, gan jaunievēlētajiem. Es ceru, ka šo tradīciju mēs ieviesīsim un tā turpināsies arī pie citiem Saeimas priekšsēdētājiem. Bet es tomēr gribu vēlreiz pateikt tev paldies, jo tas, manuprāt, ir ļoti grūti uzņemties pienākumu tādā brīdī, kādā nācās uzņemties to tev, vadīt parlamentu tādā brīdī, kad uzticība ir tik ļoti zema, kad ir pirmo reizi pēc neatkarības atgūšanas uz parlamenta pusi kā uz simbolu tiek pat mesti akmeņi, bet tomēr spēt saglabāt šajā mājā cilvēkiem, kas šeit strādā, to pārliecību, ka tie cilvēki, kas vada un atbild par šo māju, atbild par šīs mājas prestižu, ka viņi atrodas
aiz drošas sienas, un ka tu spēsi vienmēr atbildēt par to, kā tas ir. Un es esmu ļoti pateicīga par to, ka šīs saimnes laikā, lai kāds cik pretrunīgi tas ir vērtēts, parlaments ir kļūst atvērtāks, un, manuprāt, tas ir parlamentārā valstī ir jādara, ir cilvēkiem jāredz, ne tikai šīs parlamenta ēkas, ir jāredz darbā un dabā tie cilvēki, kas strādā. Tu vienmēr to esi centies darīt, un es esmu pārliecināta, ka mēs kopā to darīsim arī tālāk. Un, protams, es saprotu, ka tu neaizmirsīsi to māju, kurā tu esi strādājis, kur tu esi vadījis. Es nezināju, ka ir tāda unikāla lieta, tā ir grāmata par šo māju, un tāda, un manuprāt, tas ir tāds, tāda siltai piemiņai par to izdarīto darbu. Paldies tev! Ziedi arī tur. Tas vēl vien muču. Paldies, jā, Paldies. Es domāju, ka mēs varētu ieviest vēl vienu tradīciju, ka tajā brīdī, kad tiek nodots pilnvaras, mēs varētu arī uztaisīt kopīgu fotogrāfiju pie viena no saimnes priekšsēdētāja varas simboliem, pie saimnes priekšsēdētāja karoga.